Prieks atkal visus uzrunāt mūsu raidījumā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien turpināsim mūsu stāstu par ēku energoefektivitāti un ēku siltināšanu. Kā jau iepriekš es teicu, tas veiksmes stāsts Latgalē ir tieši Rēzeknē, kur Rēzeknē ir bijis visvairāk nosiltinātās uz šo brīdi ēkas un arī veikta energoefektivitāte, izmantojot Altuma atbalsta programmas. Un šodien uz sarunu esmu aicinājusi Rēzeknes namsaimnieks Junu Konstantīnovu valdes locekli. Juna, sveicināti! Labdien! Juna, kā tad īsti tā pieredze sākās Rēzeknē? Kur bija tas sākums, kā tas viss iesākās? Teiksim tā. Pamazām mēs sākām jau 2012. gadā. Tā bija pat ne ar Altuma atbalstu, bet ar LIA atbalstu nosiltinātā atbrīvošanas alejā esošā ēka 82. Un tad bija mazliet tāds kā pārtraukums, un jau 2014. gadā paturpinājām un nosiltinājām vēl 2 mājas. Tad, attiecīgi, atklājās jau Altuma tā programma, un sākot ar 2019. gadu mums sāka, tas darbs iet raitāk, un kopš tā laika esam nosiltinājuši jau sanāk 17 mājas. Tas ir tas rezultāts, ko mēs jau tagad šobrīd praktiski varam redzēt, bet kāds ir tad Rēzeknes namsaimnieka ieguldījums, loma, kā viņš iesāka šo darbu procesu tieši, lai tik aktīvi notiktu tā siltināšana? Jā, šeit, protams, lielu uzsvaru un lielu pateicību jāsaka arī māju iedzīvotājiem, tām aktīvām grupām, māju vecākajiem, jo bez aktīviem un iesaistītiem iedzīvotājiem nekas arī nevarētu tapt un vispār notikt. Principā, jā, kāpēc tas tik ilgi šis process, manuprāt, arī gāja, jo šīm renovētām mājām viņiem arī bija entās sapulces. Un pirmās sapulces tas bija tas skaidrojošais darbs, ieguvumi, izmaksas. Un namsaimnieks bija tas atvērtais uz dialogu vērsts un tieši arī nāca ar visu informāciju, lai tiešām izskaidrotu, jo, principā mēs bijām pirmie Rēzeknē, lai, parādīt to labāko piemēru tomēr. Bet, ja mēs tā paņemam pa posmiem, ar ko namsaimnieks sāka, lai viņi sāktu uzdrošināt, jo parasti ir ļoti grūti kaut ko iesākt, kad nav vēl laba piemēra, tā kā nav acu priekšā tas jau rezultāts, un tad jāsaka, kas bija tas pirmais solis, ar ko namsaimnieks iesāka? Principā ar informatīvu sapulci. Pamatā jau, protams, viss sākas ar iedzīvotājiem. Nav namsaimnieks tas, kas nāk pirmais ar šo pārsvarā. Tomēr, kaut arī iedzīvotāji ir kūtri joprojām, bet tomēr tā iniciatīvas grupa viņa nāk un tad prasa, sagatavojiet mums lūdzu tādu kā piedāvājumu, informāciju uz to. Pirmā parasti ir informatīvā sapulce. Un tad, jā, mēs nākam uz sapulci, varbūt pat uz 2 un uz 3 pēc kārtas, jo parādās vēl citi jautājumi, tad parādās vēl tie paši iepirkumi par projektēšanu, par būvdarbiem, par būvdarbu, to otro kārtu un tam līdzīgi. Un tāpēc, jā, pirmā tā ir tā informatīvā, lai varam vispār apzināt, vai šajā mājā ir, jēga iet tālāk. Jo mums kopā ar tām 17 mājām startēja arī ap 5 mājām kopā ar viņām. Un vienkārši vienā no posmiem nesanāca viņiem pieņemt lēmumus. Ir sarunas, tad jūs nākat kopā uz tām sarunām, bet arī brīdī, kad es esmu runājis arī ar citu pašvaldību pārstāvjiem, saka, ka tās sarunās ir ļoti smagi. Ir ļoti daudz argumentu pret, un varbūt kādi tie spilgtākie argumenti, ko jūs parasti Rēzeknē sadzirdat, un kas ir tas jūsu pretarguments, ko jūs viņiem sakat un kā jūs viņus pārliecinat? Jā, tik tiešām dažreiz ir smagi, dažreiz ir vieglāk, dažreiz ir smagāk, bet mums, ja tā var teikt, par labu kalpo tas, ka ļoti daudzām mājām, tām pašām inženieru komunikācijām, jumtiem varbūt ne tik tas ir aktuāli, bet tām pašām inženieru komunikācijām viņām jau ir beigušies lietošanas termiņi, un principā lielākā daļa ir avārijas stāvoklī. Respektīvi, dzīvokļu īpašniekiem tāpatās par šo jautājumu būtu jālem, bet ja
mums uz svara ir tas, ka pastāvēja tajā brīdī valsts finansējums un Eiropas nauda, kuru var arī ieguldīt šajā visā. Un, teiksim, sakārtot gan savu īpašumu, gan arī novērst tos pašus avārijas darbus, kas varētu būt tālāk, un arī tos pašus zaudējumus pārējiem dzīvokļu īpašniekiem, un arī paaugstināt savu īpašumu vērtību kā tādu. Bet kādi ir tie galvenie parasti argumenti, kuri tādi tie skeptiskākie, kurus jūs visbiežāk esat dzirdējuši sapulcēs? Protams, ir pelējums, tas ir tas standarta, tas, kas ir iedibinājies cilvēku smadzenēs, diemžēl, tas ir tas pelējums, jūs mūs apliksiet ar vati, mūsu telpas neelpos, un mēs te tagad smaksim pelējumā. Tad, protams, izmaksas, ka, diemžēl tas vairāk ir, tā jaunai paaudzei jau nav tik traki, bet, teiksim, vecai paaudzei, diemžēl gan tā skepse pastāv, gan arī tā nostāja, ka mūsu laikam pietiks, jūs gribat mūs apķīlāt ar tiem kredītiem uz tiem 30 gadiem, kaut vai parasti runa iet par 15 vai 20 gadiem, bet tāpatās. Un jā, pārsvarā tas ir kredīts, kas viņu skatījumā tas ir kaut kas vispār neiedomājams, kas ļoti slikts, kaut arī pat pie tiem nosacījumiem, kas pastāv tagad, tas nav sliktākais variants. Jūs tagad dzirdat to pretargumentu, būs pelējums, mēs negribam, lai mūsu mājas apelē. Ko jūs darat no savas puses? Šobrīd mums ir mazliet vieglāk, jo, kā jau teicu, 19. gadā mēs atsākām šo, un 19. jau pabeidzām vienu no mājām. Mums ir piemērs. Mums ir piemērs tam, ka ja strādā ventilācija, ja ventilācija ir darba kārtībā, tad, protams, ka nekāda pelējuma nevar būt, ja tu pareizi lieto savu dzīvokli. Tas ir viens. Un otrs, jā, mēs tiešām iesakām iet uz tām mājām uz ekskursijām. Bet kā bija tajā brīdī, kad vēl nebija tā piemēra? Kas bija tie galvenie argumenti, kuriem viņi noticēja? Tie iedzīvotāji uzticējās jūsu viedoklim un jūsu atbalstam, ka ir jāveic tā ēkas siltināšana? Tur nospēlēja tas fakts ar izmaksām, protams, ar to pierādījumu tam, ka tāpatās tie siltuma enerģijas tās izmaksas, viņas ir jāsasniedz, un tā ekonomija ir jāsasniedz. Un mēs tad rādījām, ka jūsu māja tiks renovēta, jūs sasniegsiet šādu ekonomiju pie noteiktā tarifa, jūsu rēķins par siltumu būs tāds un tāds. Un, principā, jā, tas arī ietekmēja. Labi ietekmēja arī tas, piemēram, tajās mājās, kur tecēja jumts. Un, arī uzreiz šo problēmu mēs arī ar šo atrisinājām, ka, teiksim, jums vairāk jums netecēs, un jums tur, 15, 20 gadus par to vispār nevajadzēs domāt, ka viss būs kārtībā. Vai jūs saskaraties arī ar to, es nedzīvoju 5. stāvā, līdz ar to uz mani tas neattiecās, es nedzīvoju mala dzīvoklī, līdz ar to varat nesiltināt malas sienas? Jā, tā ir klasiskā, teiksim, tā pieeja, un tieši es teiktu atkal tā veca gada garumā tiem cilvēkiem, jo diemžēl, kad ieviesās dzīvokļu īpašuma likums tika pieņemts, viņš pamainīja visu to nostāju principā un sakārtoja to, ka tas ir kopīpašums, jūs esat visi atkarīgi viens no otra, un mēs vairs nedalām, kam pieder jumts, kam pieder bēniņi, kam pieder pagrabi, un kā tā ir jūsu kopējā atbildība. Un jā, tieši šajā visā atkal bija tas teiksim, informācijas pasniegšanas moments un izskaidrojošais un izglītojošais moments, un šis moments viņš darbojas arī joprojām, un mēs arī ar šo strādājam un sapulcēs strādājam, jo, tas pat vairāk ne par renovācijām, bet vispār par māju apsaimniekošanu. Laikam šis ir tas viens mirklis, ka cilvēkiem ir jāsaprot, ka privāti īpašums, tas nozīmē arī pilna mana atbildība par šo īpašumu, un viņa nebeidzās tikai dzīvokļu telpās. Jūs viņus pārliecinājāt, viņi noticēja, bet tālāk sākās tāds ļoti sarežģīts, birokrātiskais, tehniskais process. Kādu atbalstu tad dod arī Rēzeknes nama saimnieks, vai kā jūs viņiem, vai bijāt blakus, vai palīdzējāt, vai
Kā notiek šie visi tehniskie tālāk? Es teiktu, ka visu slogu mēs ņemam uz sevi. Mums ir projektu vadītāji, mums ir pieredzējuši namu pārziņi šajā jautājumā, jau pieredzējuši. Jā. Protams, ka 19. gadā, kad bija nosiltinātas tās 3 mājas renovētas, viņi tikai gāja to sākuma posmu, bet principā jā, šobrīd mums ir tiešām pieredzējis gan nama pārvaldnieks, gan projektu vadītājs, kas tiešām cepuri nost, viņš sapulcēs var atbildēt uz jebkuru iedzīvotāju jautājumu saistītu ar renovācijām. Jā, principā mēs esam tie, kas to vada. Bet kā noteikts tas tehniski? Tātad sapulcē mēs pieņemam kvorumu, sakam, jā, mēs esam gatavi. Kas notiek tālāk? Kas ir jādara iedzīvotājiem vai kā tieši tas process tā pa maziem posmiņiem? Tad kas notiek? Tālāk mēs parasti sludinām iepirkumu par projektēšanu, vai tirgus izpēti vai cenu aptauju. To darat jūs? Jā, tas viss notiek. Visa birokrātija notiek tikai caur mums. No iedzīvotājiem principā vajag pieņemtu lēmumu. Un jā, tad pa posmiem, kad mēs saņemam no mūsu iepirkuma komisijas informāciju par to, kāds tad ir rezultāts tam iepirkumam, tad tālāk atkal ejam uz sapulci vai sazināmies ar to aktīvo mājas padomi, piemēram, un tad tālāk arī risinam. Kādi parasti ir tie galvenie argumenti, lai jums pieņemtu tādu galalēmumu? Vajag tikai siltināšanu, vai vajag jau pilnu renovāciju, vai kas ir tie pamata argumenti, ar kuriem jūs arī parasti strādājat? Principā pēdējās mājās, lielajās mājās, teiksim, tieši, kur tas rezultāts viņš ir jūtams, kad ir, teiksim, izdarīts viss. Mums nostrādā tas labais piemērs mūsu stacijas iela 18, kas tika renovēta 23. gadā, kad, var labi salīdzināt, ja mēs darām tikai siltināšanu, vai ja mēs, piemēram, arī nomainām apkuras sistēmu, renovējam siltummezglu, ieliekam dzīvokļos alokātorus un, respektīvi, šeit jau katrs dzīvokļa īpašnieks, viņš paliek tā kā nesaistīts mazliet ar pārējiem apkuras rēķinu ziņā, jo viņš var pats regulēt, cik viņam vajag grādu dzīvoklī. Bet vai šo jūs arī izlēmjat kopsapulcē? Vai jūs ieliksiet tieši šādu apkuras sistēmu? Jā, tas arī viss tiek pieņemts kopā ar iedzīvotājiem. Tas projekta izstrādes, teiksim, posms, kāpēc viņš ir ilgs? Jo tā saskaņošana, ko vēlas iedzīvotāji, ko ieliek tad projektētājs, tas aizņem laiku, teiksim tā. Varbūt, lai radītu tādu arī drošības sajūtu mūsu klausītājiem, ka katrs posms tiek saskaņots. Vai tiek saskaņots gan lēmums, ka vispār viņi ir gatavi, kas tālāk tiek saskaņots? Visas izmaksas principā. Protams, priekš tā paša altuma, viņiem ir izstrādāta tā forma, kur visi jautājumi jau ir ielikti vienā protokolā, bet pamatā, teiksim, tajās pašās informatīvajās sapulcēs, kurās mēs ejam, mēs jau saskaņojam tad katras izmaksas. Lai neveiktu to pašu pārlieku birokrātiju un neliktu tur, 4 protokolus, bet to vēlāk pašā pēdējā sapulcē visu salikt kopā. Varbūt no jūsu pieredzes, kur ir parasti biežāk uzdotie jautājumi no iedzīvotājiem? Ko viņi visvairāk sapulcē vai pareizāk, kuri tie jautājumi, kas jūs zināt, šie uztrauc visvairāk cilvēkus? Kas būs ar viņu dzīvokļiem, ja viņi nemaksās? Jo ir arī tā nostāja par to, ka mums tagad banka atņems tos dzīvokļus, viņi būs ieķīlāti un tam līdzīgi. Kas būs, ja viņi nemaksās? Teiksim, nekas labs nebūs, jo tas būs sloks namsaimniekam, jo namsaimnieks taču arī visā tajā iesaistās un tie paši kredīta rēķini viņi tiek maksāti. No namsaimnieka puses būs prasības pieteikums divās pozīcijās, kā no dzīvokļa īpašnieku kopības vārda uz uzkrājumu un pārējiem, un uz namsaimnieka tad attiecīgajiem pakalpojumiem. Diemžēl neko citu mēs nevaram, jo arī bankas, protams, uzreiz vērsīsies pret mums, jo ir slikta maksātspēja tai mājai. Kādi vēl ir jautājumi? Vēl no tādiem jautājumiem, kas atkal bija tagad aktuāli, mums jautā par pensionāriem, kuriem ir zemi ienākumi, kas būs ar viņu rēķiniem, ja viņi nevarēs, ir saprotami, ka pensionārs viņš jau, viņam cik ir naudas, viņš nevar tev savu kaut ko vairāk, teiksim,
parūpēties par sevi. Bet parasti mēs tad arī atbildam. Ja tas pensionārs atbilst maznodrošinātā vai trūcīgās personas statusam vai ģimenes statusam vai mājsaimniecības, tad viņam noteikti jāvēršas sociālajā dienestā, un sociālais dienests tad attiecīgi piešķir arī to dzīvokļu pabalstu. Un mums renovētajās mājās tā arī ir, ka kredīta atmaksa viņi ir ielikta apsaimniekošanas rēķinā, un attiecīgi sociālais dienests tad sedz šo apsaimniekošanas rēķinu. Ja mēs drusku pievērstos kvalitātei, ir tā, ka tad, kad jau redz pabeigtus projektus, ir ļoti bieži, ka Latvijā izdzirdam, ir nekvalitatīvs darbs. Kā jūs sekojat kvalitātei, un vai arī iedzīvotāji var tam sekot līdzi un skatīties, ka tiešām tas darbs tiek kvalitatīvi veikts? Šeit mēs atkal saduramies pret to jautājumu, cik svarīgi ir, lai iedzīvotāji tiešām ir iesaistīti, aktīvi un tiešām saprot to viņu dzīvokļu īpašumu likuma noteiktajā kārtībā ielikto pienākumu pārvaldīt un apsaimniekot savu īpašumu. Bet mums kaut kā praksē ir iegājis, ka mums pēdējos gados, kad renovējām, tie izpildītāji bija vieni un tie paši principā. Ar tiem tie ir Reizeknes uzņēmēji vairākumā, un paldies Dievam, viss ir kārtībā, un mums vienmēr sanāk atrast, ja kaut kas notiek ne pa plānam, teiksim tā, mums vienmēr sanāk atrisināt šo jautājumu un rast labāko risinājumu priekš iedzīvotājiem. Bet iedzīvotāji var iesaistīties tajā procesā un sakot kaut kā līdzi, ja? Noteikti. Vai ir kaut kādi tādi piemēri, ko jūs varētu pateikt, mums bija iedzīvotāji, kuri ļoti aktīvi vēlējās iesaistīties, lai darbs būtu kvalitatīvs? Mums pat pēc projekta joprojām mēs piesaistām, piemēram, šo gadu šo ziemu mums ir bijis gadījums Stacijas ielā 18, kad vienā momentā iedzīvotāji saprata, ka ir lieli sali, bet it kā radiatori sildi, bet mājās ir augsti. Uzreiz izsaucām attiecīgu speciālistu no firmas, kas veica siltummezgli renovāciju, un konstatējām, ka vienkārši kopš renovācijas 23. gadā nebija tik stipri sali un nebija tik augstas ziemas, un tas siltummezglis viņš bija ieregulēts uz tām pozīcijām, kas bija iepriekš. Sataisīja regulāciju, viss uzreiz atrisinājās. Tā kā iedzīvotāji var iesaistīties, tad visā redzēt arī. Vai ir vēl kaut kāds papildus atbalsts, ko Reizeknes namsaimnieks dod, vai varbūt Reizeknes pašvaldība, kaut kāds finansējums, varbūt vēl savādāks atbalsts, vai vēl kaut kas tāds? Pašvaldībai iepriekš ir bijuši saistošie noteikumi. Mūsu pašvaldībai paši zinat, kāda ir tā situācija, kad uz pilnu slogu viņi šo līdzfinansējumu sniegt nevar, bet, teiksim, renovētās mājas un lēmumus par renovāciju veikšanu novārtā neatstās, un par renovācijām iepriekšējām mājām bija līdzfinansējums projekta dokumentācijas izstrādē, manuprāt, tie bija, un arī renovācijas izmaksu līdzfinansējums. Ap 30,000 vienai mājai. Bet kas būs tālāk, te es komentēt tiešām nevarēšu. Bija solīts, ka, ja mājas vēlēsies piedalīties energoefektivitātes pasākumos, tad attiecīgi pašvaldība iesaistīsies. Šobrīd, Latgalē jūs esat vieni no aktīvākajiem un visvairāk jums ir tās siltinātās mājas. Vai jūs ar savu pieredzi esat dalījušies arī citās pašvaldībās? Vai brauc arī no citām pašvaldībām un iegūst jūsu pieredzi? Tā kā, lai brauktu, neteiktu, ka brauc tieši pie namsaimnieka, bet mēs aktīvi cenšamies, teiksim, arī jūsu šajā raidījumā ar lielāko prieku piedalījāmies, jo tā informācija viņa ir svarīga. Mēs cenšamies tiešām piedalīties un dalīties savā pieredzē, bijām arī būves nākotnei, ar ēteru un uz jautājumiem atbildējām. Mēs cenšamies arī no savas puses pastāstīt savu stāstu, kādu ceļu mēs esam izgājuši. Protams, apskatoties šo statistikas datus, ka Reizeknē pār 20 mājām un atkal Daugavpils, kas ir otra lielākā Latvijas pilsēta, ir tikai 5, mēs veicām tādu nelielu izpēti, kādi ir tie argumenti, kāpēc ir tik grūti Daugavpilu uzrunāt. Un viens no mūsu tādiem secinājumiem, tagad gribētu dzirdēt arī jūsu viedokli, vai tas varētu būt valodas barjera, kad cilvēki nespēja uztvert informāciju varbūt latviski, un tāpēc ir mazāk informēti un ir tik ļoti liela skepse pret šo projektu?
Es neteiktu, ka valodas barjera, teiksim, Rēzeknes gadījumā būtu tā pamata problēma, jo mūsu namu pārvaldnieki noteikti, es teiktu, ka mēģina arī izskaidrot tajā valodā, kurā cilvēks tiešām sapratīs, mēģina arī tulkot, un galvenais, lai tā kā tam iedzīvotājiem būtu atbildēts uz tiem jautājumiem. Ja tomēr būtu iespēja dot tādus padomus citām pašvaldībām, kas būtu tie galvenie argumenti, ko jūs ieteiktu no savas pieredzes? Izmantot visas informāciju, teiksim, izplatīšanas iespējas, jo labi ar to pašu Facebooku, ar sociālajiem tīkliem tu sasniegsi to jauno paudzi un būsi atklāts jaunai paudzei, bet ir jāsaprot, ka kaut kādā veidā ir jāsasniedz arī tā vecā paudze, ar kuri visgrūtāk strādāt. Bet informatīvās sapulces tikai tā. Bet sapulcēs lielākoties nāk jaunie, vecie? Gan. Mums ir tā, ka ir, teiksim, aktīvās mājas, kur tiešām cilvēki nāk, bet ir tās mājas, kurās jau 5 gadus nāk vieni un tie paši cilvēki. Kamēr kaut kas nenotiek tāds mājā, ka tiešām jau kritiski un ir jāpieņem lēmumi, tad, diemžēl neiesaistās. Protams, tās mājas, viņas ir, es nezinu, uz pirkstiem var saskaitīt, bet tomēr, diemžēl, tādas mājas ir. Vai tomēr ir kāds konkrēts mājas piemērs, ko jūs varat pateikt, ka šis mums bija ļoti problemātiska situācija, bet mēs viņu atrisinājām šādi un bijām pie veiksmīga risinājuma? Mums ir 2, es teiktu, manā atmiņā mājas. Vienā mēs nenonācām pie pozitīva risinājuma. Tā bija viena no mājām, kas startēja kopā ar visām. Māja bija 8 vai 12 dzīvokļu, 8 laikam. 8 dzīvokļu māja. Un vienā piegājienā bija vairākums pār. Kad jau sākām tieši ar projektētāju strādāt un piedāvāt to, ko tad mēs liekam iekšā projektā, jo pat par projektu viņi samaksāja, tad, diemžēl, palika pār tikai 4 no 8, kas īsti nedara. Tie ir 50%. Jā, kas īsti nedara, un tas viss arī palika. Un senāk jūs šo projektu apstādinājāt? Mēs tālāk neko nevarējām virzīt, jo, ja nav lēmuma, tad mums nākt uz tām sapulcēm un atkal rādīt tās tāmes un stāstīt, kas būs, kas nebūs, nav jēgas. Kāds bija tas galvenais arguments, kāpēc vairāk nebija kvorumu? Tur sanāca tā, ka 1 vai 2 cilvēki bija tas, kas pārgāja uz to pret. Nauda. Jā, bet kāds arguments? Tieši naudas līdzekļu un kredīts. Negribēja ņemt kredītu. Un kaut gan jau bija iesākts. Kaut gan, jā. Un tai mājai bija sasāpējis jautājums cokols, kas, teiksim, pavasarī, kad tie gruntsūdeņi paceļas, viņš tecēja, un arī šo mēs piedāvājām iekļaut projektā, lai attiecīgi ne par pilnu maksu cilvēkiem maksāt, bet attiecīgi ar Eiropas līdzfinansējumu, bet arī šis nenostrādā. Tas ir tas sliktais piemērs. Tas ir tas sliktais. Bet varbūt ir kāds labais piemērs, kur liekas, jau likās, ka nesavāksim kvorumu un nevarēsim turpināt, bet bija tā. Mums bija vēl viena māja, arī 8 dzīvokļi, kas arī paralēli šai gāja kopā. Un tur viss bija labi tādā ziņā, bet bija viens tāds slikts cilvēks, tiešām slikts, jo gribēja sliktu visiem pārējiem. Un kad mēs jau iesākām darbus, respektīvi visi līgumi ar Altumu, ar bankām bija noslēgti un jau tika noslēgts tas būvdarbu līgums un līdzfinansējums faktiski tika piešķirts, viņš iesniedz prasības pieteikumu tiesā pret pārējiem kopīpašniekiem par to, ka tie lēmumi tika pieņemti nelegitīmi. Es jau neatceros to visu, kāds viņam bija pamatojums, kaut kas par parakstiem, laikam kā jau klasiski, kad mēģina to laiku pavilkt un tam līdzīgi. Bet, protams, ka viņš zaudētu šo tiesu, bet viņš saprotot, ka viņš zaudēs, viņš pats tajā lietas izskatīšanas datumā bija atsaucis savu prasību. Gribēja, visticamāk, jo viņš rakstīja arī paralēli vēstules Altumam, lai nostupē projektu, lai nostupē būvdarbus. Es pieļauju, ka tur bija variants par to, ka viņš negribēja maksāt. Tas ir diezgan nopietni jau tā, ja tas pilnīgi līdz cilvēks ir gatavs cīnīties, lai visa māja to nesiltinātu. Vai notika ar viņu arī kaut kāds individuāls darbs, piemēram, sarunas, pārunas un skaidrojums par situāciju? Kad jau viņš iesniedza tiesā, jo redziet kā, pēc likuma viņš iesniedz tiesā ne namsaimnieku, viņš iesniedz visus pārējos, kas balsoja. Tur jau iedzīvotāji bija tā, ka es teiktu nikne pat uz viņu, jo,
viņi gāja ļoti ilgu ceļu. Viņi 3 gadus gaidīja, gan savu rindu, gan arī projektu, gan arī lēmumu pieņemšanu, kad, visi jau savākušies un nobalsojuši. Un te viņš vienkārši atnāk, jo viņš rakstīja arī vēstuli Saltumam, ka redz, es iesniedzu prasības pieteikumu tiesā, lūdzu nostapējiet darbus. Kad būvnieks jau ir reāli darbus veids. Bet Altums nē, mēs atrakstījām arī to pašu, ko tiesai, ka redz, kur ir visi protokoli, visas balsis. Te nav nekādas kļūdas, cilvēki saprot visu pārējo dzīvokļu īpašnieku paskaidrojums, ka nē, viss ir kārtībā. Un nē, Altums pateica, nē, te viss ir ok, tas jūsu prasība, tas jau jūsu civiltiesiskas tiesības. Jā, mēs nonākam atpakaļ pie tā, ka viens skeptiķis var spēt pārliecināt vai izbojāt visu to situāciju. Ja? Bet šajā gadījumā laikam tas risinājums bija ļoti labs. Vai šis projekts pabeigts līdz galam? Pabeigts, viss ir kārtībā, un vēl jo vairāk šis cilvēks šo dzīvokli ir pārdevis un vairs tur nedzīvo. Tāds laikam dzīves tev. Vai Reizeknē ir pieredze arī ir tāda, ka tie, kuri vēl nav to izdarījuši, ka viņi arī praktiski iet un skatās tās mājas, kurās ir bijusi jau renovācija, vai viņi var apmeklēt arī šos dzīvokļus, vai ir kaut kāda vienošanās, vai kā šis process tiek organizēts? Jā, atkal pateikšu par stacijas 18. Viņa mums bija tāda kā kopš 203. gada kā paraugu māja, uz kura tiešām tie blakus esošie kaimiņi no mājām gāja. Skatījās kāpņu telpu, protams, apstaigāja arī apkārto māju, tā, lai ielūkoties, vai tur tiešām viss ir kārtībā. Pieļauju, mums pilsēta maza, visi viens otru pazīst, un pieļauju, ka arī kaimiņos kāds vēl paziņa dzīvo, un arī pie tiem kaimiņiem arī nāca un skatījās. Bet jā, stācijas 18 piemērs nostrādāja mums tālāk. Mums aizgāja tāda tipa māja Dažu 72, kuru tagad pabeidzām, kur tiešām tas labais piemērs viņš nostrādāja. Bet šajā visā, tā bija iedzīvotāja iniciatīva, ka viņi paši vai arī Reizeknes namsaimnieks aktīvi to uzrunā un piedāvā aiziesiet, mēs sarunāsim, ka jūs tiekat iekšā, vai tāds atsevišķi notiek? Nē, tādas sarunas nebija. Tādu lūgumu no iedzīvotājiem nebija, ka viņi gribētu caur mums šo tā kā darīt. Bet es pieļauju, ka mums ir diezgan aktīvs stacijas 18 mājas vecākais, ka tiešām caur viņa komunikāciju un viņa iespējām tas viss arī notika. Process notiek. Kādi ir plāni uz nākotni? Vispār tagad Reizekne kā skatās, cik mājas ir ieplānotas, varbūt cik mājas jau ir procesā, pie kam mēs zinām, ka Altuma finansējums ir izsmelts ļoti strauji. 3 nedēļu laikā tas, kas bija plānots vairāku gadu garumā. Kāds tālāk Reizeknes namsaimniekiem? Jā, tas bija tāds, trieciens visiem, kas nepaspēja un kas ilgi domāja, jo agrāk visu laiku uzrunāja, lūdza, piedalieties, tad šeit īsti vairs nav kur piedalīties, ja mēs skatāmies uz šodienu. Bet mums ir vairākas 5 laikam mājām, kas būtu aktīvi gatavas startēt, ja būtu kur. Vienā no mājām ir gatavs projekts, tur šobrīd tiek veiktas izmaiņas, jo māja arī ilgi domāja, vai viņi grib vienu, vai otru, vai trešo, vai visu kopā. Bet pozitīvi ir tas, ka ir mājas, kas, negaida, kamēr dabūs, vai to lēmumu no 60 dzīvokļiem, no puses no 60 dzīvokļiem, vai negaida, kad sataisīs projektu. Viņi taisa visu pakāpeniski. Jā, par saviem līdzekļiem, kaut kur piesaistot kredītu, kaut kur, paceļot uzkrājumu, bet ir tāds mājas, kas pakāpeniski nosiltina bēniņus, tad nomaina jumtu, tad sataisa balkonu saved kārtībā, nosiltina galasienas, un arī šīm mājām, tā kā pietiek ar to labumu, kuru viņi sasniedz. Vai pie šīm mājām arī strādā Reizeknes namsaimnieks, tā kā viņus uzrunājot, jo, protams, ir starpība, vai mēs saņemam atbalstu, valsts atbalstu, vai tomēr mēs visu darām pa saviem līdzekļiem. Kā jūs ar šiem iedzīvotājiem runājat? Jā, šeit arī notiek liels darbs tieši ar aktīvākajiem iedzīvotājiem, un atkal nākas, pierādīt to, ka tas notiek tajās mājās, kur ir māju vecākie vai mājas padomes, tikai tajās mājās. Ja nav mājas vecākā,
Tas ir liels zaudējums mājai, jo faktiski nekas nenotiek, es teiktu, no iedzīvotāju puses. Bet sanāk, jūs viņus arī paši pārliecināt, ka jā, jūs šobrīd varat, mums nav finansējuma autuma, bet jūs varat ar saviem līdzekļiem nosiltināt bēļņus. Mēs piedāvājam variantus. Piemēram, kā mums šobrīd ir bijis tai mājai, kurai šobrīd renovējas balkoni. Viņiem bija plāns jau kopš 18. gada, ko viņi grib. Ka viņi grib tās galas sienas, tad viņi grib bēniņus, tad viņi grib jumtu, un šobrīd viņi ir nonākuši tajā stadijā, ka balkoni. Mēs izsludinājām iepirkumu. Viņi dabūja summu, cik tas izmaksās, un tad jau tālāk lēma, ko viņi dara. Vai nu viņi pagaidām to nopauzē un uzkrāja paši, vai nu viņi tomēr ņem kredītu. Un viņi aizgāja to ceļu, viņiem bija aptauja, ja es pareizi atceros, bija pirmā sapulce, un tad bija aptauja ar izmaksām, kur bija divas opcijas. Viņi nolēma kredītu. Bet tur arī tikai mājas vecākās darbs. Un Reizeknes namsaimnieka darbs argumentēšanā? Nākot uz sapulci un stāstot, jā. Jau sākot ar 18. gadu, kad pārvaldnieks atnāca pie viņiem to pirmo reizi un pastāstīja, kas pēc tehniskās apsekošanas atzinuma viņiem būtu prioritātākais. Ja mēs atgriežamies pie finanšu jautājuma, vai veicot ikmēneša komunālos maksājumus, iedzīvotāji arī veic uzkrājumus kaut kādus, kā jūs organizējat šo procesu? Teiksim, uzkrājums tas ir tikai dzīvokļu īpašnieku jautājums un lēmums, bet mēs tomēr, es neteiktu, ka piespiežam, bet argumentējam ar to, ka vajag. Kad, teiksim, 60 dzīvokļu mājai 10 centi no kvadrātmetra, tas ir nekās uzkrājuma. Tas ir vidējais kaut kāds reizes? Nē, tas ir pats mazākais. Mums ir palikušas, laikam, 1 vai 2 mājas, kuras joprojām nevar, teiksim, vienoties un saprast, ka bez uzkrājuma nekā nebūs. Bet mums atkal nostrādā ļoti skaisti piemērs. Mums ir tāda kooperatīva Šķiersiela, kur ir viena tipa mājas. Un ļoti labi nostrādā, ka vienai mājai atkal pakāpeniski galasienas, stāvlaukuma renovācija, tad balkoni, starplogu ailes tiek nomainītas. Cita māja sēž un skatās, kāpēc jūs mums nedarat? Mēs sakam, tāpēc, ka šeit ir gan dzīvokļu īpašnieku lēmumi, gan šie lēmumi ir balstīti uz kaut kādu finansējumu. Un, respektīvi, šai mājai kopš 18. gada, piemēram, bija 20 centi uzkrājums. Jūsu māja bija 10 centi. Ko jūs varat lemt, ja jums nav par ko šo darīt? Tad tas nozīmē, ka jūs arī par šo runājat ar iedzīvotājiem. Vai šīs sarunās arī bija pieņemta lēmuma, kad iedzīvotāji piekrīt, ka jā, mēs esam gatavi maksāt lielākus uzkrājumus līdzekļus? Pie tā mēs piedāvājam pat variantus. Piemēram, ja māja vēlas uzkrāt konkrētiem darbiem, jumta nomaiņai, mūsu variācijas, kuras mēs varam piedāvāt, ir ļoti daudzas. Vai jūs vienkārši paceļat esošo uzkrājumu, vai jūs mēs ieliekam jums iekrā pozīciju uzkrājums, tur es nezinu, jumta nomaiņai, un jūs tieši šai pozīcijai, un no šīs pozīcijas nekas netiek vairāk maksāts. Vai mēs paceļam jums, piemēram, jau ir izpildīti kaut kādi darbi, un mēs paceļam jums uzkrājumu uz nākamo gadu tikai, un jūs tā kā atmaksājat tos darbus. Mēs esam atvērti, tikai lūdzu pieņemiet lēmumus un dariet kaut ko. Ļoti liels prieks dzirdēt, ka Reizeknes namsaimnieks ir atvērti. Un varbūt arī sarunas mūsu izskaņā, kas būtu tie galvenie argumenti vai ieteikumi citu pilsētu iedzīvotājiem, lai viņus iedrošinātu šos procesus veikt aktīvāk? Es ieteiktu zvanīt, iet un rakstīt iesniegumus savam namsaimniekam. Vai tas būtu privātais, vai tas būtu pašvaldības namsaimnieks, jo tas ir jūsu pienākums principā, un nedarot šo un neiesaistoties un neiedziļinoties kaut kādos procesos, var palaist garām vispār visu, un vai tad negribētos dzīvot sakārtotā īpašumā ar skaistu kāpņu telpu izremontētu, ar labi strādājošu un pareizi strādājušu siltummezglu, ar nesaplīsušām trubām, elementāri, jā. Un tikai pašiem iesaistīties, nākt uz sapulcēm, ja tādas tiek rīkotas, jo, kā es katru reizi stāstu iedzīvotājiem, daži saka, sataisiet mums sapulcē 8 vakarā. Es saku, bet jūs taču neatnāksiet. Kaut mēs jums 9 vakarā viņu ieliksim, vai sestdien viņu ieliksim, taču neatnāksiet. Bet, atvainojiet, 1 reizi gadā kā minimums, var atvēlēt laiku un atnākt.
Paldies, Junai, par šo sarunu. Es domāju, ka mēs katrs sadzirdējām, ka mēs esam atbildīgi par mūsu privātu īpašumu. Mūsu atbildība nebeidzās tikai aiz mūsu dzīvokļa durvīm. Mēs esam atbildīgi gan par jumtu, gan par ārā sienām un pieguļošo teritoriju. Un tikai no katra atbildības un iesaistes būs atkarīgs, kādā īpašumā mēs dzīvosim. Paldies par sarunu un gaidīšu jūs nākamajā raidījumā. Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.